Čau, čau! Bijām Varšavā, izstādē, māju ceļā izdomājām iebraukt, kaut ko uzfilmēt. Interesantu jums, interesantu man. Atvainojos par kameru, ārā bija -11 grādi, mazliet iesala, kadrs nav tas labākais. Bet nu skatāmies, kas tur sanāca, patīkami skatīšanos. Iebraucām apskatīties mājiņas. Atrodamies mēs tagad Lietuvā, pie Kauņas. Mājiņas ir sākot no 10 000 līdz 20 000 eiro, bet viņas ir vasaras varianti. Lai dzīvotu ziemā, viņas vēl vajag nosiltināt. Tā, nu, ejam pirmo apskatīties mājiņu uz atslēdziņas. Kā viņu attaisīt? Netaisās, viņa laikam ir aizslēgta. Jā. Tā nopurinam. Tā, redz, kur sanāk viesistaba, ēdam vieta, virtuvīte. Vannas istaba sanāk. Vienkārši, kur rokas nomazgāt, zobus un guļam istaba. Ar iebūvētu skapi. Tādi tīri iespaidīgi. Redz, ko iebūvēti plaukti, logi, pakašu logi. Tā vēlreiz viesistaba ar divāniņu. Paskatieties, kamīniņš ir glezna ir. Super. Pirmais iespējas ļoti labs. Tā, un virtuvīte. Te, laikam, bija jābūt kaut kādai trauku mašīnai vai kam nav. Bet ko izlietne. Nu, bija ko labāk nekā kempera sistēma un gāzes plīts iebūvēta. Ar nosūcēju. Nosūcējs gan interesants. Skapīša. Arī loks sanāk. Tā, un ēdam zona ar ieejas durvīm. Aizmirsu iefilmēt vēl vienu guļamistabiņu. Tāda maziņa, bet ir. Tas ir 2 bērniem pa pirmo. Un ar skapīti. Interesanti. Interesanti. Tā, cenu var apskatīties pēc šī koda viņu mājaslapā. Bet izmērs ir 7,9, 39, 80, 37 kvadrātmetri. Un kā tā. Izskatās no ārdas šādi. Redz, ko atradām vienu cenu virsū. 16,900. 42 kvadrātmetri. Ieiesim iekšā. Pilnīgi visām notekām. Tā, arī ir ciet. Un te mazliet savādāk. Te mēs uzreiz ieejam virtuvītē. Leduskapis. Tur tajā pirmajā, laikam, tās mazā vieta bija leduskapis. Tā, šito pusi ir viesistaba. Ar kamīniņu. Un ēdam zona. Uz otru pusi, laikam, sanāk tā kā guļamā daļa. Jā, te ir tualete ar dušu. Duša arī tā kā kemperī sanāk no plasmasas. Tā kā plasmasa kapsula.
Tālāk ejam. Šitien mums ir mazā bērnu guļamistaba ar 2 mazām gultiņām un skapi. Te mums ir tā kā saimniecības skapis, tas laikam varētu būt boilers, gāzes apkure. Un šeit ir lielā guļamistaba. Gulta, iebūvēti plauktiņi augšā, loks, spoguļi, gaisma. Te ir liels skapis iebūvēts, bet ļoti liels. Un te ir labierīcības. Te ir toaletes pods ar izlietni. Nu šitāds brīnums, 16 900 eiro. Nu tas ir cena tai Kaunijā bez piegādes. Es nezinu, šitām lietām vai kaut kad atmetošanu nevajag. Tā, šitāda mājiņa šeit Kaunijā maksā 9600 eiro. Tā ir vislētākā. Sanāk, ir 2 durvis. Saprotu, ka šitā būs uzreiz ieeja viesistabā. Ciet. Jā, uzreiz ieejam viesistabā. Plaša forša viesistaba ar kamīniņu, ar ēdam zonu un uzreiz ir virtuvīte. Leduskapis, krāns, plauktiņi. Plīts un, jā, te nosūcēti tādi interesanti ir. Tā. Sanāk šīs durvis ir, lai varētu uzreiz nevis viesistabā iet iekšā, bet uzreiz tā kā guļamajā zonā. Te ir gāzes katls. Es nezinu, viņš atbild par silto ūdeni, par apkuri arī. Te ir labierīcības. Sanāk duša un toaļete. Jā, sanāk labierīcības var no abām pusēm ieiet pa šitām durvīm un arī no guļamistabas durvīm. Tā, un tā ir lielā guļamistaba ar iebūvētiem skapiem. Jā, spogulīts. Tā, un pēc loģikas šeit jābūt otrai guļamistabai, bērnu guļamistabai. Jā, tā arī ir 2 mazas gultiņas, un kas te ir? Tas skapis sanāk. Te ir skapis. Un šitāds brīnums, 9600 eiro. Tā ir cena Kaunijā. Plus kaut kādas piegādes izmaksas. Bet, par upjo 10 000 un tev ir sava mājiņa. Un šitā ir dārgākā mājiņa. 45 kvadrātmetri. Vietām 2,40 augstums, vietām 2 metri. Ar kaut ko apšūta, vai tas tikai vizuāli apšūta. Pirmo starpību, ko redzu, tā ir atkuras radiatore. Tā viesistaba ir lielāka. Kaut kāda skapīša, virtuvīte, izlietne. Virtuves iekārta jau kaut kāda nopietnāka. Ēdam zona uz piedestāla. Viesistaba ar kamīniņu. Varētu būt omulīgi, bet
Iekrina kamīna, logi vaļā, tur skats uz jūru, vai uz ezeru, vai uz mežu. Tā spriežot pēc tā, ka te tik liels ir noteikti guļamistaba ir mazāk, vai viena, vai tā. Te ir toalete ar dušiņu. Te ir kaut kāds, jā, te ir boilers, liels spogulis. Nē, ir divas guļamistabas, te ir bērnu guļamistaba ar logu, ar skapi. Un lielā guļamistaba sanāk. Jā, pa malām tādi loziņi superīgi izskatās. Arī stūrīts ar galdiņu, skapja. Un kas ir te? Un te mums ir, un te ir vēl vanna savējā. Un te ir pilnīgi ir vanna. Jā, šitāds prieks maksāja tuvu 20 000. Par transportēšanu. Sanāk, viņas uzvelk virsū uz tās tā kā fūras uz treilera. Viņas uzbrauc ar saviem riteņiem. Ar to fūru traileri viņu nogādā, kur nu vajag, un tā viņa arī stāv uz tām kājām, uz tiem riteņiem. Sanāk, šo 3 stūri var noskrūvēt nost, lai neizņemtu vietas. Bet tā arī viņa reāli fiziski stāv apbūves gabalā. Tāds sanāca pirmais iespējas par mājiņām, dzīvojumiem modeļiem. Īstenībā tie ir interesanti. Ja tev tas arī ir interesanti, droši sazinies ar mani. Varam kopā atbraukt, varu adresi iedot, varu padalīties ar informāciju. Tā kā, ja tev patīk un interesē tas, ko es daru, piesako manam kanālam. Jā, un vīrs pārdevējs Vitas teica, ka, lai dzīvotu ziemā, vai kaut šādi nosiltinātu namiņu. Ka tāda viņi ir tikai vasarai domāta, lai ziemā varētu dzīvot vai nosiltināt. Būtu interesanti saņemt kādus komentārus, kas jau reāli ir saskāries ar tādām moduļu mājām, varbūt kāds ir uzstādījis vai kāds ir dzīvojis. Interesantas tādas atsauksmes, kas un kā. Dodamies uz nākošo vietu, tas ir Kauņai otrā pusē. Brauciens aizņem pusstundu un esam jau klāt. Piebraucam paskatīties kemperīšus, bet mums kaut kādu citu adresi rāda. Tad sapratīsim, vai šitie ir īstie vai vēl kaut kur. Tāds riktīgs placīts šeit viņu. Jā, atradām pareizais ir. Cik te ir 3, 8, kāda 20 gabala ir. Tā jau kaut kas izdzīts. Iepazīsimies ar jauniem tirgotājiem, ar jaunu vietiņu. Te jau redzēs, ka šeit ir. Šitas ir pārdots. Šitas tāds jaunāks, smukāks. Jā, šitas nav pārdos 7300 eiro. Tā, nu jā, šitas jau tāds modernāks, jaunmodīgāks. Arī mēbelītes jaunākas. Aizmugurā 2 gultiņas, iebūvēts skapis. Un duša. Un izlietnīte. Un te ēdam zona. Smuks. Un mikroviļņu krāsns. Te kaut kāda vadības pults.
Tā, šitāds brīnums 2700. Kaut kas līdzīgs mūsējam. Rakstīts 4+1. Iesim iekšā. Sanāk, priekšā ir laikam doduļumā gulta. Apkure. Nē, šis ir mazāks nekā mums. No sāna gulta. Un aizmugurā labierīcības. Tolete. Te ir skapis. Un šitāds te 2700. Tā, un šitāds te smukums 4200 eiriki. 2006. gads. Šis tāds patīkamāks. No iekšas. Tā laikam sanāk viena guļam vieta, un tur laikam ir 2 guļam vietas. Pēc pa mūzika. Sanāk, tā sākuma daļa ir ļoti līdzīga kā mūsējam. Tā, izlietne. Leduskapis. Kāda plīts maziņa. Cepeškas hāsins. Un tāda sanāk virtuvīte. Jā, šitas tāds patīkamāks. Aiztaisījās. Un te var piesaist. Un aizmugurā mums sanāk labierīcības. Jā. Skupots, lecku, duša. Un šitāds smukums 4300 eiriki. O, kāda lūka viņam interesanta liela. Laikam naktī zvaigznes var skatīties. Jā, labi, netaisīsim, tagad nelauzīsim. Un šeit ir aizkare. Var aiztaisīt guļam vietu ciet. Laikam, ka guļ, tā ir aizkarņiem aiztaisīties. Man patīk. Tādam kopējam skatam. Šitas maksā 13 000. Noteikti, kad atlaidīte vēl sarunās, bet sākuma cena ir 13 000. Jābūt iekšā wow. Jā, tā arī laikam ir. Tā arī laikam izskatās, ka viņš ir krietni svaigāks. Un gulta lielā. Viņš laikam sanāk divvietīgi. Nē, vai tos var salikt gulēšanai. Te būs labierīcības. Un pa labi jābūt dušai. Jā, tā arī ir. Šitāds smukums maksā 13 000. Jā. Tā izlietnīte, gāzes plīts, iebūvētā krāsns, leduskapis, mikroveļņu krāsns, plauktiņš ar kaut kādām detaļām, un te sanāk vadība. Jā, tā liela lūka, tas gan ir tā pateikam, ka tā lūka tik liela. Tā kaut kā. Atradās viens vēl dārgāks. Bija it kā rezervēts, bet tomēr nenopirka. Šis 23. gada. Tā,
pirmais iespējas uzreiz ir šis lielais loks. Tādu agrāk nebiju redzējis. Patīkami. Nu jā, īstenībā 26. gads viņš jau pa lielam ir pilnīgi jauns. Gandrīz jauns, tā pareizāk sakot. Plauktiņi tādi. Labi. Te ir tās uzspiežamais. Tā. Mikrofīna klāsts, vadības pults. Matriča vēl plēvēs. Vai speciāli ielikt, vai tā arī bija. Bet, nu, ir svaigs. Un te labi ierīcības tualete un duša. Jā, 21,000 eiro. 23. gads. Tikko pamanīju, ka te paklājiņi iešūt ir, sanāk, pa visām daļām. Te ir tāds paklājiņš, atsevišķi. Te pa vidu atsevišķi paklājiņš. Un tur, sanāk, apakšā jau ir linolejs ieklāts. Ļoti forši, estētiski, patīkami. Laba štela. Tā, 2006. gads. Cena 5700. Izskatās liels. Tā, priekšā ir lielas sēdvietas ar guļamvietām, laikam šitā guļās. Šis mazliet savādāks ir skapīše. Standarts leduskapis. Izlietne. Plīts mazliet savādāka. Un skapūši iebūvēti. Guļama zona arī mazliet savādāka. Tas, laikam, ir, jā, tas ir galds. Ja izļaus, tad var nolikt. Un te ir otrā stāva gulta. Sanāk, viņš, laikam, ir 5-vietīgais. Un plauktiņi. Muka. Un šitas izskatās... Jā, laikam, tas varētu būt kaut kāds kondicionieris vai vienkārši ventilators. Kaut ko var ieslēgt, lai pūstu ar filtru. Tā, un labi ierīcības. Pods un duša. Duša tāda ar stiklu. Tad nelauzīsim, kaut kur nofiksēts ir. Izlietne. Un kaut kāda skapīša. Un šitāds. Redz, ko vadība. Sanāk 5700 eiriki. Tā, apskatījāmies visus, kuri vairāk vai mazāk iepatikās. Ļoti daudz pārdos, vairāk kā pusē ir norezervēti vai pārdoti. Pa lielam iepatikās vislabāk šis. Saka, ka atdotu pa 4000. Un varētu uztaisīt jau reģistrāciju Lietuvā. Ko tas nozīmē, ka būtu jau reģistrēts uz Lietuvas tehnisko pasu. Viņu varētu vienkārši atbraukt uz Latviju un pārreģistrēt uz savu vārdu. Nevajadzētu taisīt nekādas certifikācijas. Un tāds sanāca mums karavānu apskats. Sveiciens labajam daktarītam. Sanāk, ka karavāns ir pēc 2000. gada. Latvijā viņam jāiet ar certifikāciju, lai tur gabarīti pa malām degtu. Kaut kādas vēl papildu lietas, ka
tas ir vieglāk izdarāms Lietuvā un lētāk, vieglāk un jau iegādāties viņu uz Lietuvas dokumentiem un Latvijā vienkārši pārreģistrēt uz savu vārdu. Ļoti iepatikās mājiņa. Viņam tur tās oficiņš iekšā, tā silti omulīgi iekšā ir. Tāds mums sanāca karavānu apskats, iepazināmies ar jaunu tirdzniecības vietu, iepazināmies ar pārdevēju. Pārdevējs bija patīkams, bija ļoti patīkami komunicēt, skaidrs, ka visu pārdevēju uzdevums ir pārdot, un tātad teorētiski viņiem visiem jācenšās, bet kā prakse pierādas, ir patīkami pārdevēji, ir nepatīkami pārdevēji. Šeit pārdevējs bija patīkams, bet tas ir mans personīgais priekšstats par viņu, varbūt kādam liksies savādāk. Bet ir tāda vietiņa, kur gribētos atgriezties vēlreiz. Pēc minūtēm 10-15 ieraugam pa labai rokai vēl vienu vietiņu, kur tirgojas moduļu mājas un karavānu, un ieliekam tādu teksīti uz nākotni, kur vajadzētu vēl atbraukt. Tāds šoreiz sanāca mums karavānu un moduļu māju apskats. Kā jau parasti, ja tev patīk tas, ko es daru, piesako manam kanālam, ieliec man iekšķīti, ieraksti varbūt komentāru, ko tev būtu interesanti redzēt nākošo. Šoreiz tāds maziņš eksperiments ar timelapse režīmu. Sanāk 1,5 minūtē ir ceļš no Kauņas līdz Salaspilī. Reāli 1,5 minūtē paliek tumšs. Varbūt tev ir kādas domas, idejas, ko tu vēlētos iefilmēt, ko mēs varētu kopā iefilmēt, izdarīt. Ja tev tādas domas, idejas ir, nekautrējies, sazinies ar mani. Un kas jau to zina, varbūt jau nākošo video uzfilmēsim kopā. Paldies, ka biji ar mani šai video. Cerams, ka tev patika. Un tiekamies jau drīz.